Labi, bet nu tad ar mūšaniem kopā ir uz Zilupas atkal tāda čempionāta. Labi, vienkārši davai nāc priekšā. Ko? Ko? Jā. Jūs jūtat smaržu? Jā! Brīnišķīgi. Tas man zaudēja saldikolons. Kad mīlestība. Tātad. Neko, tie, kas nezina, es esmu Kristaps. Un īstenībā tā lieta, kas ir mans talants, īstenībā es citreiz pats cenšos cilvēkiem iedot C vitamīnu, tā kā te parasti tikko viņi ēd. Jūs zināt, ka citronā ir ļoti daudz C vitamīna. Bet vai jūs zinājāt, ka kāpolsgalvā ir vairāk C vitamīna? Nu, tas tā ideja nākamreiz, kā kāpolsgalvas visiem dot ēst. Tā kā, tas tā, īsumā. Man īstenībā šitā nedēļa ļoti labi patika un bija arī foršas lekcijas. Un tad viena ideja īstenībā par vienu vīru, kurš bija tā manām ierēbs, viņš jau steidzās uz mājām. Un viņam bija Opels laikam šeit. Kādam ir šeit Opelis? Nu, ir jau Opels. Zini, kāpēc Opelim ir 2 izpūtēji? Lai var stumt kā ķerru. Nu tā vēja, tu varēsi stumt uz apsildāmā stikla, lai rokas nesalst. Un jā, šitais vīrietis steidzās mājās, zin kā, tur un aptur viņa policists. Un prasa, uz kurien tas steidzies? Uz lekciju. Šeit. Kurš tad aktīvo lekcijas pasniedz? Sieva. Tā kā, es zinu, ka šeit bija ļoti daudz māmiņas. Es redzēju visu apkārt, staigāju lieliem vederiem. Tad, es zinu, ka mums labi baro, bet tas lieliem bija cits iemesls. Un tad, es vienkārši nevaru saprast, droši vien arī visas grūtniecības testas pildījāt, bet tur grūti jautājumi. Tā kā vecāki arī viņi ļoti jautra tauta citreiz, viņiem arī tāda skarba humora izjūta, piemēram, tad, kad jūs esat nonākuši, piemēram, pie bērnu vārdu izvēles. Es zinu, ka vien vecāki bija ļoti skarbi. Viņi nosauca savu dēlu par Kailu. Viņiem bija uzvārds Balodis. Tā kā vēl vien vispār bija tā, kad viņš saka, jā, es nosaucu savu dēlu par Lexus. Es domāju, tu idiots šeit, bet man ir Lexus. Tā kā, tad droši vien tas Lexus pēc tam ar mammu arī gāja uz zoodārzu skatīties tur, pēc tam prasīja mammai, mam, kāpēc visādi cukurvati, bet es parasto. Tā kā, tas ir Andri. Un jā, pa zoodārzu staigājot, jau arī visi šādi zērs var dzirdēt un redzēt, un tad viens no tiem arī ir Ezīts. Ezīts sēž, uz cēlumu un domāts, es esmu stiprs, iet garām lācis, nopuš viņu no akmens nost. Nākamajā dienā atkal Ezīts sēž tā paša akmens, domā, es esmu stiprs, bet viegls. Bet zaķītim arī vajag grūtā dzīve, ziniet, viņam vispār tā. Viņam tajā zoodārzā, kur viņi iet paēst? Uz ēdnīcu, vai ne? Viņš aiziet uz ēdnīcu, tur nopērk savu bulciņu, ķīseli, tad nolikt, uz stolti vajag aiziet, Ok, šis atstāja savu galdu, aiziet stolti, atnāk atpakaļ, skatās, pusbulciņu apēst. Es nesaka, kurš apēd pus man bulciņu? Jā, tas skatās blakus uzsvarīņi, sēžšies tās sabijušies jau, liels zaķis. Zaķis jau drosmīgāk, kurš apēd pus man bulciņu? Kas uzsvarīņi jau vispār baidās, tur jau, zaķis jau, tie vainīgie šeit. Zaķis jau tā pa visu ēdnīcu bļāt, kurš apēd pus man bulciņu? Zāles galā pieceļās lācis. Es. Zaķīt, kāpēc nepēd visu? Zaķītis pats atcerēs rokas, nenomazgāja pēc stoltes, aiziet atpakaļ stolti, bet ķīsels tā palicis tāds, šeit paņem zīmīt, uzrakst, es te iespļāvu, aiziet stolti, atnāk atpakaļ, skatās, parakstījās, mēs arī. Vispār. Tā kā tā. Bet arī par tiem bērniem es arī tā tieši domāju, kā vecāki tie, kuriem jau ir bērns un vēl nākamais bērns, tad viņi citreiz arī domā, prasa saviem bērniem, ko tu gribētu, brālīt vai māsiņu, ziniet tā. Un viens gadījums arī bija tāds, māma prasīja, Dēliņ, ko tu gribētu, brālīt vai māsiņu šeit? Mām, ja tev nav grūti, es gribētu poniju. Tā kā. Ekonomikai kāds sekojat līdz pēdējā laikā arī, ja? Jā, ziniet, pāris gadus atpakaļ Latvijas ekonomika bija tiešām liela bezdibeņa priekšā, bet tad mēs spēlējām lielu solis priekšu.
Un arī viens no pēdējiem tādiem atklājumiem zinātnē ir tas, ka igauņu hakeri pēc 10 gadu ilgi pētījumiem ir beidzot izdevies uzlauzt kalkulātoru. Tas ir vienkārši brīnišķīgi pārsteidzoši. Un es tā domāju, vispār, kas te tik notiek. Jāpārbauda tas cilvēks intelekts Latvijā. Un viens profesors arī bija izdomājis tādu uzdevumu, ka, tiešām, vai mums šīs šeit gaišmatainas meitenes? Jā, ir viena ir, mēs zinām, pamāja. Tad, viens profesors uztaisīja tādu eksperimentu, saicināja kopā un gribēja pierādīt, ka mēs varam visi kopā to panākt. Un tad sauc vienu pie tāfeles un tad uzrakst tādu 2+2 formulu vienkārši. Un tad prasa, cik tas ir? Viņi saka, 3? Visi zālē ļaujiet viņai minēt vēl. Profesor, davai vēl vienu iespēju varam dot. 5? Visi sauc atkal, ļaujiet viņai minēt vēl. Pēdējo reizi, tā uzrakst stāvus 4, visi sauc, ļaujiet viņai minēt vēl. Paldies, jūs bijat brīnišķīgi. Jā, super. Es arī zinu vienu joku. Jā, varbūt kāds vēl nezinu. Ķirzek prasa bumbieram. Kāpēc tu nekad ar mani nerunā? Un bumbieris neatbild. Labi.